Nu tad guten Abend, kā saka austrieši. Nu, apmēram tā par izrunu es neatbildu. Viņi runā vāciski, tikai kaut kā pa savam mazliet. Austrija. Ļoti bagāta, pārtikusi, attīstīta valsts. Nu, Vīne, viņu galvaspilsēta, ir vienkārši kaut kas fantastisks. Tie, kas tur ir bijuši, sapratīs. Arī citas viņa pilsētas ir ļoti skaistas un vispār tur ir smuki. Uz turieni vajag aizbraukt. Kas ir Austrija? Austrija ir tāda ļoti zaļi domājoša valsts. Viņiem ir 70% izlietotās enerģijas ir atjaunojamā enerģija. Viņiem ir pirmā ekoferma pasaulē, kas ir 1927. gadā uzbūvēta. Viņi ir pasīsti uz visādiem ekoproduktiem, ar ko arī apsveicam. Austrijā ir pasaules vecākais zoodārs. Austrija ir ļoti lietaina valsts. Ir kaut kādi reģioni, kur līst pat 200 dienas gadā. No Austrijas nāk Mocarts, onkulis Freids, Švarcnegers un, diemžēl, arī Hitlers. Ja kāds nezina, tad Hitlers ir dzimis Austrijā. Nu tālūk. Un ko mēs šodien ēdīsim? Tā būs slavenā Vīnes šnicele. Es neko citu Austrijai vienkārši nespēju. Tas ir viņu zīmols. Kas tad tajā šnicelē ietilpst un ar ko viņu ēd, to es jums tūlīt parādīšu. Nu tad ko mums vajag? Šnicelei ļoti plāni izklapētu teļu. Ļoti, ļoti plāni. Klapējiet piesardzīgi, nesaplēsiet. Sālīti, apbārsta to gaļu uzreiz sālīti. Milti, rīvmaize un viena ola. Kartupeļu salātiem ar mizu vārīti kartupeļi, ļoti smalki sakapāts sīpols, lielopa buļļoniņš, bišķi cukurs, kādas 3 ēdamkarotes āboletiķi, teikarote dižonas sinepes un kādas 4 ēdamkarotes rapšu eļļu. Es likšu rapšu eļļu, ņemiet kādu gribat. Kaut kādu neitrālu. Viss. Gatavošanas procesu es nerādīšu arī šoreiz, jo tur vienkārši nav ko rādīt. Kartupeļu salātiem. Tos svārītos kartupeļus, kamēr viņi vēl ir silti, nomizo, sagriež šķēlītes, uzmanīgi piejauc klāt sakapāto sīpoliņu, tad sajauc kopā buļļonu ar etiķi un sinepēm, pārliek tam visam pāri, atkal tā prātīgi samaisa, un tad piejauc klāt arī eļļu. Un atkal prātīgi samaisa un atstāja viņu uz minūtēm 15-20 savilkties. Viss, salāti gatavi. Savukārt šnicelīte. Šniceli pašu gaļu pa priekšu apveļā miltos kārtīgi, rūpīgi, tad izvārta olā un tad izcilā rīvmaizē, bet nespiež tajā rīvmaizē. Viņu tā smuki, prātīgi, maigi pacilā pa to rīvmaizīti apvārta. Pēc tam lielā eļas daudzumā, tā, ka tur ir kāds, gan iz puscentimetrs eļas. Uz karstas pannas, bet ne ļoti karstas, nepārkarsējiet. No katras puses, katru šniceli atsevišķu uz pannas, cep 2 minūtes. Pilnīgi pietiek. Viss, viņa ir gatava. Tā kā dzirdat, process ir ļoti vienkāršs. Un tā tas izskatās jau uz šķīvja. Mēces nekādas nav. Šniceli ar mēces ēst ir noziegums. Šnicelē pa virsmu vēl ir uzspiests bišķiņ citronu suliņas. Viss, labu apetīti! Neiztrūkstošie secinājumi. Visu cieņu. Secinājumi ir tikai labi. Ļoti garšīgs ēdiens. Tā teļa gaļa ir maiga, mīksta, sulīga, viņa nav pārcepta. Tā rīvmaizīte ir kraukšķīga. Citroniņš pa virsu iedod tādu bišķiņu foršu patīkamu skābumiņu. Kartupeļu salāti mani pārsteidza. Es nebiju domājis, ka man patiks vārīt kartupeļu ar sīpoliem, bet kopā ar to buļļonu, etiķi un sinepēm un vēl tur, kas tur ir, ļoti garšīgi.
Varbūt es viņu netaisīšu ļoti bieži, jo teļa gaļa nav tā pati lētākā, kā mēs zinām. Bet šis noteikti ir ēdiens, kurš manā mājā šad tad tomēr taps. Ģimene arī novērtēja ļoti atzinīgi. Bērns teica, ka viņa saprotot, kāpēc tā gaļa maksā tik, cik viņa maksā. Sievas atmiņās oriģinālā ēstā austrīšu šnicela, tāpat kā manējās, bija sausāka un cīpslēnāka. Tā kā gaļu kaut kā man izdevās nopirkt ļoti labu un arī uzcert labi. Malacīts es, malacīts tie, kas ēda, un malacīši tie, kas skatās. Tā kā visiem labu apetīti. Nākošā rindā eksotika, Austrum Timora. Tur būs kaut kas interesants. Apsolu.